Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un tas, ko es daru pēdējā laikā, es dalos ar tiem apliecinājumiem, kurus es saku pati sev. Es ticu, ka tie stiprina arī tevi un noderēs arī tev. Šodien es esmu Jeremijas grāmatā. Tā ir 31. nodaļa, un tur ir rakstīts tā. Tomēr arī tā, saka tas kungs, neļauj savai balsī izskanēt nemitīgās vaimanās un atradini savas acis no nepārtrauktām asarām, jo ir vēl kāda cita atlīdzība par tavām pūlēm, tā saka tas kungs. Patiesi, tie pārnāks no ienaidnieka zemes, tiešām tev vēl ir nākotnes cerība, tā saka tas kungs, jo tavi bērni pārnāks atpakaļ savās robežās. Kā tu noproti, runa ir par Izraēlu tautu, bet es šo rakstu vietu esmu paņēmusi par savu apliecinājumu, par saviem mīļajiem, par saviem dēliem, par savu vīru. Un tāpēc mans apliecinājums, ir ierakstīts, mani dēli un vīrs pārnāk no ienaidnieka zemes Dieva valstībā. Tas ir tas, kam es ticu, un balstoties uz šo rakstu vietu, tā ir Jeremijas grāmata, 31. nodaļa, 16. un 17. panti, kas ir kā Dieva apsolījums, ko man vajag sev katru dienu atgādināt, jo Dievs to ir teicis, un kā es zinu, to, ko Dievs ir teicis, to viņš arī izdara, bet vēl es zinu, ka Dievs piepilda savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu. To, ko es pasaku, viņš var izdarīt. To, ko es apliecinu. Un man ir jābūt stiprai savā paļāvībā uz Dievu, uz sevi, uz to, ka tas notiks, neskatoties uz to, kā viņi uzvedas, kā viņi rīkojas. Nevienmēr tā, kā es lasu šajā rakstu vietā. Reizēm apbēdina, reizēm sāpina. Un mēs saprotam, ka tieši caur mūsu mīļajiem sātanam izdodas mūs sāpināt visvairāk. Tieši tāpēc vajag priecāties, jo mūsu prieku sātans pirmkārt nesaprot, un otrkārt tas viņu sadusmo visvairāk. Viņš ir neapmierināts. Kā? Viņš tev nodarīja pāri, viņš tevi izlamāja, viņš tev vēl kaut ko pateica, vai arī viņš visu laiku slimo. Kā tu vari priecāt? Es varu priecāties, jo man ir apsolīts. Kā Ievs teica, pēcgalā es redzēšu. Un es arī pēcgalā redzēšu. Tāpēc šīs dienas īsais variants ir mani dēli un vīrs, jeb mani mīļie, manas meitas, mani tuvinieki, saki tu to, kā tev vajag. Bet manā variantā ir mani dēli un vīrs pārnāk no ienaidnieka zemes Dieva valstībā. Jo es atļaušos nolasīt vēlreiz. Tomēr arī tā, saka tas kungs, neļauj savai balsī izskanēt nemitīgās vaimanās un atradini savas acis no nepārtrauktām asarām. Dievs saka, nevajag raudāt, jo Dievam ir labs nodoms priekš tevis un taviem bērniem, taviem mīļajiem, taviem tuviniekiem, par kuriem tev sāp sirds, ka viņi klīst pa pasauli, blandās, cieši no sātana uzbrukumiem. Jo ir vēl kāda cita atlīdzība par tavām pūlēm, par tavām lūkšanām. Tā saka tas kungs. Patiesi, tie pārnāks no ienaidnieka zemes. Tie pārnāks no pasaules Dieva valstībā. Tiešām tev vēl ir nākotnes cerība, tā saka tas kungs, jo tavi bērni pārnāks atpakaļ savās robežās. Savās robežās Dieva valstībā. Jo būtībā mēs caur visu Bībeli redzam, ka cilvēks aizmaldās. Viņš aizmaldās no Dieva, bet viņš pārnāks. To Dievs ir teicis, un es tam ticu. Āmen! Vai tu man pievienojies? Vai tu vienojies ar mani? Tēvs, es tev pateicos, kungs, ka tev ir brīnišķīgs plāns it visā, arī priekš maniem mīļajiem. Arī priekš mūsu dēliem un mūsu meitām, un mazbērniem un mazmazbērniem. Tikai tu zini, kurā brīdī viņi padosies tev un atdos tev savu dzīvi, un es tev uzticos. Es pateicos, Tēvs, ka tu veidi viņus pie sevis, ka tu pārliecini viņus par grēku, taisnību un tiesu, un ka tu vadi viņus pat saviem taisnības ceļiem sava vārda dēļ.
Tāpēc es ar drošu sirdi varu teikt, ka mani bērni un mans vīrs pārnāks atpakaļ Dieva valstības robežās, aizies no pasaules un atnāks pie tevis, jo tu to pirmais esi teicis. Tu pirmais mūs esi mīlējis, un tāpēc tev slava, tev gods, tev pateicība, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Runājot par šo un domājot par šo, sirds tiešām gavilē. Gribas gavilēt vēl vairāk. Tad darīsim to. Priecāsimies, jo Dievs ir apsolījis. Un to, ko Dievs ir teicis, to viņš arī izdarīs. Jēzus vārdā. Āmen.